pākavu stūp, nopirk auto, kaut man nav tiesību guvs. Tas moments, kad manas vērtības dalās, kad es sāku redzēt naudu augstāk vērtību skalā, to bieži joprojām pazaudēt kā bērnībā sanāk. Man šķiet, ka man nebija kāda, kurš piemēru parāda. Es beidzot sāku saprast, vajag uzdot jautājumus, uz kuriem jau zinām atbildes. Un kāpēc izliekamies neredzot to, kas ir atrasts, pētot šaurām acīm, tā kā rastas. Arī vārds var būt tas un brutāls, bet es pats gribu. Es vispār gaidu, ka sudrabs jāmauks bišķīt kaut kādu ātrāku flow. Nu, tā kā flow kaut kāda maiņa būtu. Gandrīz vienkārši daļ tā vārdiem tādu bišķi ātrāk sanāca, bet es gaidu, ka būs arī tāds. Es vispār gribētu dzirdēt, tas būtu crazy, kāds viņam tāds bišķi tāds ne galīgi fast flows, bet tā kā viņš maina flows, un tad iet bišķi ko ātrāk, tad varbūt nomaina. Jā, tas būtu interesanti dzirdēt. Vēl par to, ka mentors nekad nebija. Es zinu, kad man viena no mīļākajām dziesmām no sudraba bija Skeleti. Ja redzēju tikai alkoholu upes, es ienīstu tās sukas, ja tā dziesma vispār PTSD man izsit. Ja sudraba, paldies tev. Bet ja man tā, ka viņš pasaka par mentors, plus mīns no viņa dziesmām būvēja kaut kādu ideju, kā viņam gāja, nosacīt. Bet, tā Skelēt, es vienkārši zinu, jo tā dziesma arī PTSD man izsit. Tad uzreiz flashback no bērnības. Personīgi, bet tā dziesma ir diezgan labi.